Labdien! Liels prieks jūs visus redzēt. Un kā jau ļoti skaidri iezīmēja Graudiņkungs, 21. gadsimtā tulkotāji strādā un tie jāgatavo dinamiskai un augsti tehnoloģiskai, ļoti attīstītai darba vidē. Un lai arī tehnoloģijas attīstās arvien straujāk, cilvēka intelektam, zināšanām, prasmēm arvien paliek noteicoša loma arī kvalitatīvu tulkojumu nodrošināšanā un arī spējā piedāvāt plašāku valodas pakalpojumu klāstu. Turklāt lingvistiskā kompetence, kritiskā domāšana un ētika tiek uzskatītas par tām kompetencēm, kas nodrošinot šīs caurvīju prasmes, spēj sagatavot tulkotājus nākotnē tehnoloģiskā darba tirgū. Un balstoties uz šiem apsvērumiem, jau minētais EMT, Eiropas maģistra programmu tulkošanas tīkls, ir izstrādājis kompetenču satvaru, par kuru Graudiņkungs tik skaidri jau izstāstīja, un tajā ir 36 šīs tulkotājiem nepieciešamās kompetences, kas savstarpēji savijas jau minētajās valodas un kultūras tulkošanas tehnoloģiju, personīgās un starppersonu efektivitātes un pakalpojumu sniegšanas jomā. Un uz šo kompetenci pamata, sadarbojoties darba grupā un konsultējoties ar Eiropas komisijas tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas departamenta 2. nodaļas vadītāju Ivetu Rancāni Abarti, mēs izveidojām jaunu Eiropas Savienības līmeņa tulkotāju standartu projektu. Un es nedaudz iezīmēšu profesijas standartu problēmu Latvijā. Mums ir tāds pastāvošs tulkotāju standarts, kas atbilst Latvijas kvalifikācijas ietvaru struktūrā noteiktajam 6. kvalifikācijas līmenim. Tas nozīmē, ka tas atbilst bakalaura diploma līmenim. Un turklāt vēl ir jāpiezīmē, ka šobrīd pastāvošais standarts ir pieņemts sen, nav atjaunots noteiktajā kārtībā, kas būtu jādara ik pēc 5 gadiem, tad faktiski tas nav spēkā. Un, lai pārakreditētu programmu, kuras absolventi saņem profesionālā maģistra diplomu, ir nepieciešams 7. kvalifikācijas līmeņa standarts, tad augstāka līmeņa standarts, un šāda standarta izstrādē mēs pie tā arī strādājām un vadījāmies arī pēc vecā, lai veidotu atbilstību starp abiem standartiem. Un ievērojot visu nepieciešamo procedūru, 2022. gada vasarā Latvijas tulku un tulkotāju biedrība jauno Eiropas Savienības līmeņa tulkotāju standartu, kas neizslēdz šī iepriekšējā pastāvēšanu, bet tad ir papildus, ir kā augstākā līmenī, tad iesniedza Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijā. Jāsaka, ka nozare pa šo laiku, kopš iesniedzām standarta projektu un gaidām ar vien vēl atbildi, protams, ir spērusi soli uz priekšu savā attīstībā. Un, protams, ir vērojams mākslīgā intelekta straujuši uzplaukums, un tas iespējams ienesīs korekcijas standarta galīgajā variantā. Iespējams, vajadzēs vēl pastiprināt ētisko dimensiju, kas ir iezīmēta, bet kurai varētu parādīties citas šķautnes. Kā teicis Derrida, tulkotājs uzņem šo skaisto un biedējošo atbildību par augstas kvalitātes tulkojumu, tātad tulkotājam būs ētiska atbildība arī par tekstu, kas radīts nākotnē ar mākslīgā intelekta dalību. Un nepieciešama arī tulkotājiem būs prasme kritiski novērtēt tā saturu arī tapšanas procesā. Vēl ir jāpapildina, jāpastiprina profesionālās pilnveides dimensija jaunu tehnoloģiju jomā. Standartā profesionālā pilnveide ir iekļauta vairākos punktos, ir minēta sekošana zinātnes un praktiskās tulkošanas atzinumiem, sabiedrības un valodas industrijas prasībām, un tās arī ietver tehnoloģijas, bet minētajā Eiropas maģistra tīklā sanāksme, kas notika pat,
mēs runājam, ka mākslīgais intelekts izplatās ātrāk nekā iepriekšējās tehnoloģijas, un tāpēc iespējams, ka tehnoloģijas izpratne, nepārtraukta sekošana tās attīstībai, šīs tehnoloģijas apgūšana un piemērošana, un varbūt arī pat šīs tehnoloģijas apmācība savām vajadzībām ir jāizcer īpaši. Un pēdējais vēl, nevis varbūt nav pēdējais, bet vēl viens tāds aspekts, dimensija, kas ir, ko arī Graudiņkungs ļoti labi minēja par tām speciālajām prasmēm, par vispārīgajām prasmēm, jo speciālās prasmes, tās, ko sauc par hard skills, standartā ir noteiktas, un tās arī nākotnē paliks nemainīgas, bet ar vien vairāk jāuzsver standartā tikai iezīmētās vispārīgās prasmes, šīs soft skills, jādomā par prasmēm, kas nodrošina šo starppersonu efektivitāti, spēju adaptēties jaunos apstākļos un arī noteikti radošumu. Tas viss ir nepieciešams, lai tulkošana arī turpmāk būtu profesija, kurā nepieciešama cilvēka emocionālā inteliģence. Un tieši tādām profesijām ir nākotne, un tas pat ir atzīmēts Latvijas ministra kabineta informatīvajā ziņojumā par mākslīgā intelekta risinājumu attīstību, un man ir pilnīga pārliecība, ka tulkošana ir tāda profesija. Tādos standarta kavēšanās apstākļos bijām spiesti izveidot tulkošanas apakšprogrammu anglistikas maģistra studiju programmā, un arī tāpēc, ka universitātes vadība pieturas pie prasības pēc liela studentu skaita programmās. Bet jaunajos mašīnu tulkošanas un mākslīgā intelektu uzplaukuma apstākļos mēs arī runājam tajā pašā EMT tīklā, ka visā Eiropā tulkošana nāk studēt mazāks skaits reflektantu, toties programmās iestājas spēcīgāk un tiešām ieinteresēti studenti, un to mēs vērojam arī mūsu programmā. Un par studējošo skaitu sarukumu universitātēs Eiropā liecina arī Eiropas valoda industrijas aptaujas ELIS 2022. Gada dati. Lai ilustrētu situāciju, kas mums tagad ir, neliels programmas salīdzinājums, mazliet pāriesim uz citu formātu, pavisam īsi iezīmēsim programmas. Es ceru, ka vajag vēl lielāk. Pavisam īsi par pašreizējo programmu. Šī ir pašreizējā profesionālās rakstiskās tulkošanas maģistra programma. Studenti, diemžēl, pēc tās studē pēdējo gadu, aptver visas EMT kompetences, ir EMT tīklu certificēti 4 semestri pilna laika klātienē, visu laiku mācās tulkošana un iegūst profesionālo maģistra grādu tulkošanā un tulkotāju kvalifikāciju. Visdažādāko tekstu tulkošana, arī A-daļa ir par šīm programmām, par tulkošanu. Interesanti arī vienkārši gribēju tikai pieminēt arī to, ka visdažādāko tekstu tulkošana, lai iezīmētu lauku, lai ļautu studentiem orientēties, izmēģināt sevi un atrast kaut kādu savu nišu, kas ir vistuvākā, lai varētu specializēties. Un man arī gribējās tikai pieminēt, ka mums ir tiešām reāli tulkošanas projekti, viens projekts, kurā studenti pat saņem atalgojumu. Man studenti neļaus samelot. Un projekti ir bijuši dažādi. Esam tulkojuši arī teorijas grāmatas, pēc kurām mācās varētu teikt, visā valstī, jo ir izdotas un publicētas internetā un arī grāmatu formātā. Un tās ir tulkojuši studenti šādos projektos. Tā, viss varētu būt par vecāku un vairs. Došu vārdu Andrejam par pārējām programmām un tad pēc tam mazliet pa jauno. Tā mazliet par mutiskajiem tulkiem, arī vecā programma, kas jau ir slēgta. Varbūt pirms es sāku runāt par to, gribētu teikt, ka tā pamat problēma, ko mēs ar Guntu abās programmās esam izjutuši, ir tas, ka loģiski, ekonomiski un varbūt pat labi iecerēti, jeb domāti lēmumi faktiski izveido sistēmu, kurā iespējams izdarīt vairs nav nekā. Tātad
Un tas attiecās gan uz šo cilvēku skaitu, kam jābūt programmām. Universitāte prasa 50 studentus programmā, minimums. Tātad programma var pastāvēt tikai ar 50 studentiem. Ja mēs runājam par mutiskajiem tulkiem, man liekas, tur pat nav jābūt zinātājiem, lai saprastu, ka 50 mutiskos tulkus vienlaicīgi apmācīt ir laikam diezgan sarežģīti. Vienam pasniedzējam vai pat diviem pasniedzējiem. Kur nu vēl telpa, kurā būtu tad nepieciešams vismaz 16 kabīnes, tātad mums vajadzētu Eiropas parlamenta ēku acīm redzot šim nolūkam. Tātad viena problēma. Nerunāt par to, ka universitāte, protams, nevēlas redzēt kādas mazas apakšgrupas. Tas ir citas valodas, izņemot angļu valodu, kas ir ļoti nožēlojami. Otrs jautājums, ko Gunta jau aizskāra par standartu. Kā mēs redzam, standarta variants ir iesniegts, bet standarta nav. Arī mutiskās tulkošanas standarts ir iesniegts, un arī tā nav. Un tur atkal strādā ierēģi ar savām domām, kas varbūt nav nemaz tik sliktas, bet kas vēlas visu ielikt ļoti konkrētā rāmītī. Piemēram, mutiskās tulkošanas ziņā ir jautājums, pirmais jautājums. Vai tulko uz latviešu valodu vai uz otru valodu? Uz abām. Labi. Tad mēs ierakstām. Tātad divas valodas no vienas tulko uz otru. Es saku, nē, bet iespējams ir variants, ka tulko no 2 vai 3 svešvalodām uz latviešu valodu. Nē, tas neiederēsies sistēmā. Tātad šis jautājums aizķerās uz to. Pēc tam diskusija turpinās apmēram tā, kāpēc vispār tam ir vajadzīga maģistra programma, jo tulko taču var jebkurš. Un tur ir taisnība. Jebkurš var tulkot. Tā tas ir. Un jebkurš, teiksim, atsevišķi individi tiešām var tulkot arī ļoti labi, gan mutiski, gan rakstiski, pilnīgi bez jebkādas izglītības. Tāpat kā ir reti tādi dziedātāji, kas arī nav mācījušies ne konservatorijā, ne muzikālajā akadēmijā, un viņi var profesionāli dziedāt. Bet arī jautājums, vai vispār mums ir nepieciešama izglītība vispār, jo mēs atradīsim kādu, kas arī rēķināt māk bez īpašas izglītības. Kāpēc ir nepieciešams maģistra līmenis? Kāpēc nepietiek bakalaura līmeni? Kaut vai tāpēc, ka Eiropas Savienībā jūs kārtojat akreditācijas eksāmenu, jums ir nepieciešama 5 gadu izglītība. Kaut vai tikai tāpēc. Un pēdējais ļoti modernais arguments ir to taču viss izdarīs mašīna. Kāpēc vispār tērēt laiku un resursus uz to? Viss tā rezultātā programmas ir, varētu teikt, prastā valodā uzkārušās, un šeit ir iepriekšējā programmas apraksts, kur mēs redzam diezgan lielus prakses kredītu punktu skaitu un arī praktiskās nodarbības, tad tur ir 5 kredītpunkti, 7 kredītpunkti un tā tālāk. Un tagad mēs nonākam pie jaunās apakšprogrammas, kurā pirmkārt A daļa ir kopīga, un A daļas kursi ir varbūt interesanti tulkiem, tulkotājiem, bet katrā ziņā neprofesionāli noderīgi. Un tā ir puse no visiem kursiem. Tālāk atlikušais ir sadalīts 2 daļās tulkiem un tulkotājiem, kas arī nav īpaši labi, sevišķi domājot par Eiropas Savienības kontekstu, kur šīs lietas tiek šķirtas. Tas nozīmē, ka tiem, kas vēlas apgūt mutisko tulkošanu, ir jāklausās lekcijas un jāveic arī dažādi rakstu darbi, kas varbūt viņiem nemaz nepatīk. Un savukārt, iespējams, daudziem rakstiskajiem tulkiem, kam nav ne mazākā talanta mutiskajā tulkošanā, nāksies tomēr pasēdēt kādas stundas kabīnē un pamocīties. Un visļaunākais, protams, tikai viena valoda, angļu valoda. Jo tā ir angļu filoloģijas programma, apakšprogramma. Un tas nozīmē, pārējās valodas no tās ir izslēgta. Mums akurāt šodien pirms šīs tikšanās bija viena tikšanās ar universitātes pārstāvjiem, un vienīgais, kas tika ieteikts kā iespējamais risinājums, ja šis variants nestrādā, ir neformālā izglītība, ja to kāds var finansēt. Es tā ātri piemetu tādam 4 mēnešu kursam, mutiskajiem tulkiem,
nabaga studentam būtu jāšķirās no kādiem 4-5 tūkstošiem. Vai to vidējais latviešu students ir gatavs darīt, man ir milzīgs šaubas. Jo universitāte nefinansē šo, iespējams, ka varētu kādu daļu no naudas dabūt no Eiropas komisijas dienesta vai parlamenta, bet ne vairāk pa pusi. Un pat ja šo summu mēs samazinātu uz pusi, tad arī 2500 par iespēju mācīties ar nelielu iespēju, ka rezultāts būs labs, jo ir mums daudz caurkritušie vienmēr, kas ir pilnīgi dabisks process. Un pēc tam jākārto Eiropas eksāmenis, kur, protams, var nenokārtot, un tātad pusgads dzīves zaudēts, nauda arī. Protams, kaut kādas prasmes ir iegūtas, kas ir labi. Turklāt tas viss notiek pēc maģistra programmas, jo vēl pastāv šis likums par 5 augstākās izglītības gadiem. Vai cilvēks, kas jau 5 gadus ir nomācījies, tad 3 gadus bakalaura programmā, 2 gadus maģistra programmā, specializēties uz kaut ko, būs gatavs vēl ziedot pusgadu un krietnu naudu, lai mācītos mutisko tulkošanu, ļoti grūti pateikt. Jāpiekrīt Graudiņa kungam, mākslīgais intelekts, manuprāt, šīs lietas tomēr neatrisinās. Reizēm man liekas, varbūt mākslīgais intelekts varētu tikt piesaistīts, lai uzrakstītu standartu, kas patiktu mūsu ierēģiem, un varbūt tas varētu izplānot arī programmu. Paldies! Tas viss no manas puses. Laiks jautājumiem. Sakiet, vai kādam no jums ir jautājumi uzreiz? Liena Muskar, Eiropas komisija, tulkošanas ģenerāla direktorāts. Jūs minējāt, profesor Ločmeli, ka tulkošanas programmās piesakās aizvien mazāk studentu. Kādēļ tas jūsuprāt notiek? Jo tas ir diezgan katastrofāli arī mums, jo mums ir aizvien mazāk kandidātu, kas ir pietiekami kvalificēti, un arī tādi cilvēki, kas vēlētos strādāt tulkotāju profesijā, šķiet ir aizvien mazāk. Kā jūs to redzat, lūdzu? Varbūt, ka jāsāk ir ar pašu skolu un to, kā ieinteresē vispār jauniešus studēt valodas un iespējams arī tie mīti par dažādiem mašīnu tulkošanas sasniegumiem, mākslīgā intelekta sasniegumiem un arī varbūt pat ģimenēs netiek īpaši veicināta studēšana tādā valodnieciskā, bet arī tulkošanas jomā. Bija interesanti, ka tajā mūsu pašu EMT sanāksmē runāja darba devēji, un, protams, ka tur ir ļoti biedējoši tie darba devēju aptaujas rezultāti, par to es arī gribu pateikt, bet tad viens no tiem, kas stāstīja, teica, ka viņš arī saviem bērniem vairs neiesaka studēt tulkošanu. Kaut arī visi dati liecina, ka nozara attīstās, ļoti strauji attīstās, ir vajadzīgi arvien vairāk tieši tulkotāji, un arī pētījums rāda, ka, piemēram, tulkošana netiek mazajās valstīs, vai es negribu teikt mazajās valodās, jo valodas, tā skaitā latviešu valoda ir lielās valodas, bet netiek Baltijas valstu valodās sagatavoti tulkotāji ārpus šīm valstu robežām. Tad ir plaisa sagatavošanas pārklājumā. Otra plaisa ir arī tās tehnoloģijas, kura viņi grib arvien vairāk redzēt, prasmju nepietiekamība un arī studentu skaita samazināšanās. Šie ir tie rezultāti. Un tas, ko viņi secina savā ELIS aptaujā, tad Eiropas darba devēja nozares aptaujā 2022. gadā, ka ir potenciāli sprādzienu bīstams kokteilis, kas prasa politikas veidotāju, izglītības iestāžu un nozares saskaņotu rīcību.
jārisina kopā, bet atbildes, kas īsti ir par iemeslu, varbūt tie lielākie iemesli ir tehnoloģija attīstība, bet arī tā interese par inženierzinātnēm, citām zinātnēm, kas tiek vairāk stimulētas, arī veicinātas. Es nezinu, vai es atbildēju. Paldies. Vēl kāds jautājums? Internetā nav jautājums. Labi, liels paldies jums!